Visi nevar būt suņu vai kaķu draugi. Iemesli, kāpēc mūsu mājās nonāk tās vai citas sugas dzīvnieks, ir visdažādākie. Tur ir gan simpātijas pret konkrēto dzīvnieku, gan nejaušības princips. Šodien ķepā uz sirds stāsts tiem, kuriem patīk mazi dzīvnieciņi. Brūss ir 4 gadus vecs Degu kungs, kurš pie sava vārda ticis pateicoties saimnieces Sondras asociācijām ar filmu par visu vareno Brūsu. Tas bijis kā negaidīts brīnums, ko viņai sagādāja brālis. Zinot, ka Sondrai patīk grauzēji, viņš ņēma un uzdāvināja Brūsu ar visu būri. Sadzīvējām ļoti labi. Mums ir konflikts tad, kad viņam gribās kaut ko pagraust, ko nevajadzētu pagraust. Viņš ļoti labi zina, ko nedrīkst graust, tad viņam patīk man pakaitināt. Iepriekšējā dzīvoklī nācās nolīmēt vadus ar skatuves to skoču nolīmējām. Tad nevar viņu izlaist arī ārā, un tajā būrī, ja viņš iesprostot, tad viņš paliek niķīgs. Šie mazie dzīvnieciņi brīvā dabā dzīvo Andu kalnu nogāzēs. Brūss ir dabiskajā Degu krāsā. Pavisam nesen tika selekcionētas vēl 2 jaunas šķirnes – sudraba krāsas Degu un arī balts ar melniem plankumiem. Degu, atšķirībā no citiem grauzējiem, ir aktīvs arī dienā. Viņš ir tik mīlīgs. Man liekas, ja ir slikta diena, pieeja viņu pabužina un viss rūpes aizmirstās. Viņš ir ļoti jauks un mīlīgs. Viņš gaida, ka tu pienāc pie tā būra. Degu vecums var sasniegt pat 10 gadus. Viņš slimo reti, bet Degu vājā vieta ir aste. Dabiskos apstākļos tā viņam spēja glābt dzīvību. Piemēram, ja Degu aiz astes sagrābj kāds plēsīgs putns, dzīvnieciņš asti nomet. Tomēr tā neataug. Tāpēc mājas apstākļos Degu aiz astes raut nedrīkst. Viņam nepatīk, ja sūc grīdu un slauka viņam ap būri. Tas uzreiz ir protests pret to. Un arī nepatīk, ka tīra būri, jo viņam ir sava kārtība būrī. Es arī ziemā cenšos tā viņam retāk viņu tīrīt, tad jau, kad jau tāda tiešām vajadzība. Jo viņam ir tāds midzens tur sataisīts, un viņš tur rušinās pa to midzeni, viņš ir savilcis visu iekšā, ko es viņam iedodu tajā būrī, un viņam tik ļoti patīk. Ar Brūsu noteikti ir jāsarunājas, jāsamīļo, jo Degu atstāts novārtā var kļūt mežonīgs. Tik pa laikam viņš sāk tādas pīkstošas skaņas izdot, un es nevarēju saprast, tas ir labi vai slikti. Un es lasīju internetā, ka it kā tas nesot labi, ka viņam kaut kas nepatīkot. Bet man atkal citreiz liekas, ka viņš cenšas pievērst sev uzmanību, jo bieži vien ir tā, ka viņš iepīkstās, un es saku, jā, Brūsiņ, kas ir? Un viņš paskatās, kad es esmu, un viss ir kārtībā. Viņš neko īsti mans negrib, bet kad lai es viņu ieraugu. Vai ne, Brūs? Smilšu peldes ir Brūsa duša, un tā ir obligāta. Tāpat Degu var nest ārā arī saulītē. Viņam tas ļoti patīk. Tomēr tad jāraugās, lai viņu neapdraudētu kaķi, suņi vai žurkas. Degu ir ļoti jūtīgi un var nomirt no bailēm, ja viņam pēkšņi virsū metīsies kaķis. Brūss pats izvēlas tos, ar kuriem viņam patīk komunicēt un ar kuriem nē. Tā ir ar daudziem, arī ar pazīstamiem, kad ir tādi, kur vēl joprojām, kuriem viņš nekomunicē. Tad ir tādi, kur no pirmās reizes viņš jau nāk un ļauj, ka viņu aiztiek, kur nāk rokās. Viņš tāds cilvēku pazinējs, liekas. Degu ir sabiedriski dzīvnieki un lieli vācēji un krājēji. Dabā viņi rok sarežģītas alu sistēmas, kur var sakrāt līdz pat 2 kilogramiem barības. Bet mājas apstākļos viņi savas krājēju spējas izmanto kā nu var un spēj. Es mācījos, un visi papīri, viss stāv uz zemes. Un es mācos, un es kaut ko tur rakstu vienu, un es viņu izlaižu ārā un apsēžos. Un viņš man tā vienreiz apriņķo, otrreiz apriņķo apkārt. Un it kā ar to domu, ka es nepamanīšu. Viņš paņem to vienu lielo A4 lapu zobos un velk uz būri. Un man nāk tā smieklīgi, tad telefons skrien viņam pakaļ. Un viņš cenšas to lielo A4 lapu, to mazo caurumiņu dabūt iekšā.